Esiet sveicināti šodien studijas viesis Rīgas domes deputāts Jānis Mārtiņš Škuja. Paldies, Jāni, kā atnāc. Es doju bez diviem vārdiem. Ceru, ka es sākšu Droši. Tev ir izvēles iespēja. Droši. Jānis un Mārtiņš. Kurš tev labāk patīk? Nu jā, un tas jautājums ir tāds, ko mēs šodien gribētu parunāt, cik laiks atļaujas, ir tas, ka, protams, ka dienas kārtībā mēdīju, droši vien sabiedrības lielākoties ir, tur pēc kārtas gripa, hokejs un pēc tam nāk budžeta konsolidācija valstī, ko griezīs, ko ne. Un tā Rīgas domes tematika, viņi tā kā īsti neizskan, taisnība sakot. Un mēs tā redzam, Trušakovs kaut kur iet, kaut kā tā. Mēs pēdējo neesam tikušies vairākus mēnešus. Teiksim tā, kas tavuprāt, ja tev būtu jārindo kā opozīcijas pārstāvjiem, kaut kādas svarīgākie lietas, par kurām ir bāžas vai kas jau ir izraisījuši kaut kādas iebildumus no opozīcijas puses, ko tu minētu, teiksim, kā svarīgākos? Jā, pirmkārt, laimīgi jauno gadu šodien sākās Kaķa Truša gads pēc ķīniešu kalendāra. Paldies, protams, par uzaicinājumu šeit būt un runāt, jo es jau sāku bīties, kad jau drīz visi mēdī slimos ar, es to nosaucu par Kononovas sindromu, kad Ušakova PR-ista sabiedrisko attiecību meitene Anna Kononova jau folklorizēti tautā skan iet pie mēdījiem un saka, vai rakstiet un runājiet par mums labu vai neko, pretī nedabūsiet līgumu. Es domāju, ka pēdējie fakti ar visādiem telegrāfu žurnālistiem vai TV5 žurnālistiem to apliecina. Patiesībā sakot, jo tālāk, jo dziļāk mežā un faktiski arvien vairāk tā Rīgas domes pozīcijas darbība, es to saukt par cirku un balagānu ar dažiem klauniem priekšgalā. Tās tēmas, par ko runāt, protams, ir sakrājušās un daudz tēmas jau presē un medijos ir daudz runāts. Skaidrs to, ka es paņēmu vienu dokumentu līdzi, kas apliecina, kā visa Ušakova un pozīcijas muldēšana par sadarbošanos, par aktīvu opozīcijas iesaistīšanu. Konstruktīvs dialogs. Konstruktīvs dialogs, jā. Šeit mēs apmēram redzam, kā pieņemsim satiksmes transporta lietu komitejā tiek sadalīti deputāti. Vēl vajadzētu apakšējo sadaļu riktīgi ierāmēt melnā rāmī. Tas vajag nošaut. Jā, tieši tā, jo teiksim tā ir. Runa par to, ka tie, kas ir opozīcija, katrā gadījumā tiek novilkt svītri. Dubult svītri, jā. Un šeit cilvēki beidzas. Tieši tā. Šeit mēs redzam konstruktīvo darbību. Piemēram, tad, kad opozīcija beidzot panāk to, kad Nils Ušakovs mūs pieņem, burtiski pēc tikšanās presrelīze no viņa puses izskan apmēram tāda, kad Nils Ušakovs uzaicināja opozīciju uz tikšanos, uz konstruktīvu sadarbību. Labi. Protams. Varbūt sākam par sabiedrisko transportu. Tas cilvēkiem ir stāsts, ko viņi saprot. Rīgas satiksme, protams, ir viens no iecienītākajiem pilsētā uzņēmumiem. Jā, mums būs sērija, mums būs Rīgas acis, pēc tam mums būs Rīgas dibens, jā. Pašvaldības uzņēmumu. Krieviski vajadzētu to nosaukt Rīgas acīte. Tas krieviski ļoti labi skan, ja, teiksim, varētu saukt Nila acīte. Bet es esmu vienmēr teicis un neatkāpšos no saviem vārdiem un pārliecības to, ka Rīgas satiksmes vadība absolūti nestrādā rīdzinieku labā. Sākumā, kad Saskaņas centrs nāca pie vārds, bija pat doma, kad viņus, tā man stāstīja, kad noteikti būtu jāņem nost Benhams no amata. Acīm redzot, kādas veiklas darbības, nezinu, finanšu vai nefinanšu, lika Saskaņas centram mainīt savu nostāju, bet tas nihilisms un tā attieksme pret rīdziniekiem un pret Rīgas budžetu jau parāda vienu no tā, kad neskatoties uz to, ka valsts darba inspekcija jau devusi slēdzienu, ka tas nepareizi knāps šobrīd prasa pieprasījumu un veic izmeklēšanu, Rīgas satiksmes valde, rādot to, kad notiek aktīva darbība, pēdiņās samazinot valdes skaitu, atlaiž valdi, izmaksā prēmiju apmēram kopsumā uz 50 000 latiem, un pēc tam šos te pašas valdes cilvēkus saliek atkal kā kaut kādus tur citu struktūru vadītājus. Līdz ar to, lai ko Rīgas satiksme darītu, Rīgas acis, auss, deguns vai vienalga, kā mēs to sauksim,
tur nav nekā pozitīva un tur nekāds sausais atlikums rīdzinieku labā nav un nebūs. Jo viss tiek saschēmots kā maksimāli vienkārši Rīgu izslauktu. Labi, viņi teica, ka Rīgas acis ir domāta tam, lai, teiksim, palielinātu pasažieru drošību tādā attiecīgi sabiedriskā transportā, ka tur būs videokameras un tā. Bet labi, vienalga, bet kas ir jūsu tavi galvenie iebildumi pret, teiksim, konkrēti šo projektu? Tas, ko es esmu arī teicis, ka nav sistēma, ja pareizāk sakot, sistēma tiek radīta, lai maksimāli viss sarežģītu. Jau 7. gadā konkrēts pilsonis izstrādājot savu know-how nācis uz Rīgas satiksmi ar piedāvājumu ieviest vienu no mehānismiem. Latvijas tehnoloģijas centrs ir izstrādājis citu know-how, kā tur ir iespējams pieslēgt vienā sistēmā alkometrus, GPS, asins līmeni, šoferu organismā un tā tālāk un tā tālāk. Un tās cenas, tās izmaksas ir stipri savādākas nekā šobrīd Rīgas satiksme raksta uz papīru un puš to burbuli augšā. Un, protams, ka Rīgas satiksmē neko nevajag, kas ir labs, lēts risinājums. Un mēs nerunājam tikai par lētu, mēs runājam par lētu un kvalitatīvu. Līdz ar to veidojot meitas uzņēmums, tas tikai palielina vispār jebkādu risku naudai pazust tulkojumā, jeb vienkārši viņu nozagt. Sausais atlikums, protams, būs cilvēkiem kameras sabiedriskajā transportā, būs drošība, ideja perfekta. Bet jautājums, par kādu cenu? To ir bijuši iestrādes, kuras, ja saulēcīgi būtu paņemtas, samaksā, varētu lētāk izdarīt. Protams, un viens no argumentiem, ka tagad kā sevi atpelnīs, būs reklāmas izvietošana, iekšā uz monitoriem arī ir diezgan drusku pārsteidzīga, jo šobrīd notiek tiesvedība par šo te know-how. Respektīvi, šobrīd ir patents konkrētam pilsonim, bez kura tiesvedības rezultātā nevarēs neko izdarīt. Tātad mēs šobrīd jau veidojam kaut kādu struktūru, gribam ieguldīt naudu, Rīgas satiksme guldīs 5 miljonus un saka, no Rīgas domas neko neprasīs. Ja? Muļķības atkal pienāks laiks, atkal viņi atskries uz komiteju, čīkstēs, raudās, ka viņiem vajag dotācijas. Pretēji mēs pacelsim sabiedriskā transporta biļetes cenu. Ja? Līdz ar to šobrīd, ja mērs pasaka no ekrāniem kaut ko, atbild par saviem vārdiem. Diemžēl vairākas reizes jau mērs ir pieķerts melos un vienkārši parastā blefošanā. Runāt ir skaisti, bet diemžēl rezultāti tur nav. Labi, tas ir tas satiksmes projekts, kas, protams, izraisīja zināmu rezonanci, zināmu arī jautrību. Protams, vēl runājot par tādām lietām, kas cilvēkiem ir vairāk vai mazāk saprotams. Piemēram, ja runā par pārvietošanos pilsētā, tad mūžīgais tās par Dienvidu tiltu, kur kaut kā, protams, tas ir apaudzis pirmkārtām ar stāstiem par izmaksām, bet tas jau tā kā vairs vispār nevienu nespēja pārsteigt vai uztraukt, bet jautājums, kad tas viss kaut kā tā kā pabeigsies, ja? Jo tas tur stāv tas tilts tagad. Es sadalītu šo jautājumu divās daļās. Viena daļa mēra nevēlēšanās bezspēcība, jeb impotence attiecībā uz iespēju atgūt šos te valsts kontroles uzrādītos, nozagtos, jeb pazudušas tulkojumā 20 miljonu latu. Šobrīd izskatās, ka izrādās neviens nepieprasa, nevienam to nevajag, un fakts ir konstatēts un dzīvojam zaļi tālāk. Un otra lieta, kādā veidā un no kā tiks ņemts šis te atlikums, lai pabeigtu. Ja? Ja nemaldos, tie bija apmēram kaut 17 miljoni. Ja? Paldies Dievam ir finanšu ministrija, bez kuras Rīgas dome nevarēs spērt savus viltīgos soļus. Jautājums ir, kādā veidā būs šis te konkurss organizēts attiecībā uz naudas piešķiršanu un kritērijiem un naudas vērtību, respektīvi, cik maksās tā nauda, ko mēs ņemsim. Vai tie būs vietējie, krājbanka vai kāds cits draudzīgs saskaņas centram, ja, uzņēmums, vai tomēr skatīsimies plašāk un nauda ir ļoti daudz arī Arābu pasaulē, varbūt Eiropā arī tagad pēkšņi kaut kur lētāk nauda ir. Un šobrīd arī mēs strādājam pie tā, un es esmu aicinājis vairākus uzņēmējus un
un teiksim, finanšu struktūru pārstāvis no ārā pasaules, kur būs šeit. Skatīsimies, cik doma būs atvērta uz tikšanos, cik doma būs gatava ieklausīties un paņemt vien varbūt labāk, interesantāk piedāvājumu nekā... Bet precizējot, runāja par to, ka tai naudai vajadzētu, kad tas vienkārši beigsies, kad tai naudai jāparādās un kad tā būvniecība varētu sākties. Nu, redz, viss ir atkarīgs no Rīgas domes, kad viņa uzsāks kaut kādas plašākas diskusijas, jeb nāks klajā ar kaut kādu reālāku risinājumu. Rudenī kaut kam jānotiek ir šoruden. Tas var notikt rudenī, tas var notikt arī vasaras vidū vai vasaras sākumā. Ir jautājums par procedūru, cik ilgi, cik raiti notiek darbi un saskaņošanas. Ja šobrīd doma ar ministriju vēl vispār neko nav sākusi runāt, bet jau laiž press release, ka mums jau ir aizdevēji, mēs jau runājam par līguma noteikumiem, jā, tad tas vairāk gan izklausās, ka mēs zinām, no kā mēs to naudu ņemsim. Kas tas bija par to Krājbanku? Tas bija kaut kāds minējums vai kas? Nē, man jau liekas, ka tā Krājbanka ir diezgan tuvu un mīļa Saskaņas centram, ņemot vērā Krājbankas īpašniekus, un tur tā berzēšanās jau notiek. Okay. Labi, tas tā vienkārši. Es domāju, tie ir no šiem īpašnieku no puses, jā, kad Krievija un Saskaņas centrs. Es mēģinu saprot, labi, pieņemsim, ka tiek piesaistīta nauda, labi, vienalga, vai tā būtu Krājbanka vai Erābi. Ņemot vērā visus tos skandālus, kas bija par to Dienvidu tiltu, pamatot, nepamatot, tas cits jautājums, bet brēka bija liela. Tad tev izsajūt, ka tagad ir uztaisīti, būs kaut kādi mehānismi, lai tas viss notiktu bez tādiem skandāliem, lai nebūtu atkal tā, ka tagad tad pabeidz. Un tad vienalga, vai 16 vai 20 vai cik miljoni tur ir runa, ka atkal paiet, ka pēc tam kaut kāds gads un Dievs tēvs. Kāds tur zelta margas atkal ir? Jā, es teikšu tā, ka man nav uzticība ne Saskaņas centram, ne Rīgas domas mēram Nilam Ušakovam. Vienkārši nav. Līdz ar to, kāda būs šī sistēma, jeb noteikumu uz šīs naudas ņemšanu, man grūti šobrīd komentēt. Droši vien jautājums, cik Rīgas doma pati būs gatava būt atklāta, jeb pieaicināt pie sistēmas uzraudzības, jeb pie naudas plūsmas uzraudzības, nezinu, valsts kontrola, varbūt knāba vai vēl kādu. Jo izskatās, ka šodien jau tā viss ir degradēts, kad jāsauc bez maz vai visi iespējamie uzraugi, diemžēl, bet lai sēž un skatās uz nagiem.